Vai tu pievērš uzmanību garumzīmēm rokrakstā? Kādas tās ir? Pieņemsim, ja garumzīme iet uz augšu, tu esi cilvēks pozitīvi noskaņots tajā brīdī, bet tajā rakstīšanas brīdī. Un, ja garumzīmei beigās ir tāds asumiņš, tas būs sarkastisks humors. Savukārt, ja garumzīme virsās nedaudz uz leju, tas būs tieši tāpat tēburču čērsvītrā, tas nozīmē, ka patīk, ka viss notiek tā, kā tev gribās, lai notiek. Tiešā tekstā kontrolēt. Savukārt, ja tavā garumzīmē parādās tādi āķīši, vienalga vai vienā pusē vai otrā pusē, uz augšu vai uz leju, šie āķīši nozīmē, ka tev ir svarīgi saņemt atgriezenisko saiti par savu darbu vai par savu rīcību. Savukārt, ja nu pēkšņi tu pamani, ka tev tās garumzīmes ir tādas māziņas palikušas īsas, tas nozīmē, ka tev enerģija šobrīd jau ir diezgan maz un ir nepieciešams atjaunoties. Kādas ir tavas garumzīmes uz augšu, uz leju, ar āķīšiem vai bez āķīšiem? Padalies komentārā.